Sveiki! Mācamies jaunu rakstīņu, ko re kādu smukiem bumbulīšiem būs. Redzēsim, kā tālāk. Bet es iemācījos, es varu pamācīt jums arī. Jā, uznācis man ir, kad es gribu kaut ko adīt. Un jau kaut kādu mēnesi laikam. Tā arī ņemos, redzi. Jā, to jau jūs redzējāt, vai ne? Smukas zeķes. Smukas. Un vēl šis tas un cepurītes. Un paskatīties var Sigita Sīle, tad ir Facebookā. Tas tādēļ, ka nav ko darīt vakaros. Nosacīt nav ko darīt, jo visu laiku darot jau arī gribas prātu mazliet nomierināt, tad ņemam rokās adīkli. Cits ņem grāmatas, cits, protams, sēž internetos un tā. Bija laiks, kad es ar sēdēju, bet kopš ir ieviests tas mākslīgais intelekts, man jau ir apriebies tur sēdēt, diemžēl. Es skatos un paskatos, protams, ko jūs daraties un ko tā, bet nē, drīzāk es paskatos, ko es varu iemācīties, jaunu. Mācīties, zinām no kurienes, vai ne? Tas teiciens. Un, starp citu, ļoti labs īstenībā, nemaz tik traks viņš nav, jo, redz kā, ko tad citu, lai cilvēks dara visu dzīvi, viņš ņem un mācās, jā. Un, ja patrāpās tas mākslīgais intelekts, tas gan nav labi, jo viņš pats ir tikai, kā to teica, vai ne, viņš pats mācās un atbildības viņam nekādas, tā kā, nezinu, nevajag daudz klausīt, ko viņš tur runā, vai ne. Bet, jā, idejas pasmelties varbūt no turienes, varbūt no kurienes, bet vislabāk tomēr no cilvēkiem. Redziet, es arī no vienas tantītes iemācījos šo te rakstiņu. Tātad, ko es gribu pateikt? Mācamies varbūt ar mani kopā, un es ticu, ka es nākamos rakstiņus arī varbūt tās ierunāšu, lai būtu un ielikšu YouTubē. No manis arī, jo latviski tomēr mēs kaut kā, es nezinu, negribam dalīties latviešu, vai pārsvarā man sanāk krievu valodā vai angļu. Paldies Dievam, Dievs ir devis to iespēju, ka es saprotu abas šīs valodas. Un vēl poļu, jā, goda vārds, ir ļoti skaisti raksti poļiem arī, poļu tautības video. Tātad, lai šādu te rakstiņu izadītu, jā, protams, var sākt no paša sākuma, kam jau ir... kas tur bija, kam jau ir kaut kādas iemaņas mazliet vismaz uzmest cilpas un tā, bet šis raksts arī nebūs no grūtajiem, un man arī bija laiks, kad es visu laiku adīju labisko un kreilisko, bet tad es izdomāju, nē, ja jau citi var, tad es arī varu, un man interesēja, un man šobrīd ir uznācis, ka es mācos jaunos rakstus, tātad. Sākam, es sāku ar to ribveidīgo, jāsaucamo 2 kreiliski, 2 labiski, vai otrādi 2 labiski, 2 kreiliski. Un tad, kad es izdomāju, ka jā, man pietiksies šis te gabaliņš, tātad tas ribveidīgais pietiks, tad es sāku ar 3 labiski un 1 kreiliskais. Tas savukārt uzveido šādu te aizmugurīti, te var redzēt, jā. Šādu te pīnīti, es domāju, ka var redzēt forši. Un tā pīnīte, 8. rindā, kad ejam atpakaļ, jā, tā pīnīte savukārt uzveidos to bumbulīti. Tā mums būs tā forši jāizāta. Tātad 3 kreiliskie paliek, un tas 1, kas ir tā pīne, to es iemācījos no tās tantītes, jā, ko es skatījos. Tātad atrodam, kur ir 7. un kur ārdīšu, līdz kuram ārdīsies nost šī te 4. labiskā. Jā, viņi ārdīsies nost, taču pēc tam, kad viņi noārtās nost, tad es ar tamboru adatiņu viņu pacelšu uz augšu, vai kā man aizrāvās te kaut kas, nekas. Adot sanācis tomēr aizķert vēl kādu maziņu diedziņu, un tad tā ir kā ir, vai ne? Bet, ņemat vērā, kad... tomēr vajag šo te 1, 2, 3, 4, 5, 6, tātad mums vajag vēl 1, jā, un tad ir 7. Savukārt šī brīdī šī te tambora adata mums palīdzēs, jo mums vajag apakšā viņu dabūt un dabūt uz to diegu, kas ir saucamais darba diegs, jā.
izvelkam viņu ārā, tātad to darba diegu, un pēc tam vēlreiz vienu pīni. Tā, lai nekas nav savilkts ļoti, ļoti cieši, jo mums viņš ir vajadzīgs nolikt atpakaļ to, lai nepazūda. Savādāk tur būs caurums un nekā laba nebūs. Mēģināšu vēl vienreiz. Tātad 3 krēliskais, jo es eju atpakaļ, tā ir 8. rinda, kad veidojas tātad raksts. Un, jā, to mēs atkal atrodam to 7. Domājams, ka šeit. Es īsti neskaitu, kamēr es runāju. Bet, jā, tātad atkal ārdam viņu vaļā. Redz, man patīk ar tādu šādu te, it kā jau var ar pirkstiem, pilnīgi vienalga, bet viņš forši sanāk. Viņš forši nāk nost šitā. Tā, es atkal paskaitīšu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tātad, un rekors 7, jā. Un tā 7. mēs atkal paņemam šo te caur apakšu. Es nezinu, vai īsti var redzēt, jūs man pasakat, jā, jo es nākošo video tad mēģināšu kaut kā savādāk. Šis pilnīgi spontāni gribējās parādīt, jo ir ļoti daudz, es saku, ļoti daudz cilvēku, kas varētu un vēlētos kaut ko darīt, bet ja nemāk, un ja neprot arī valodiņas vai ne, un schēmas, es, piemēram, nepazīstu schēmas, es vēl nevaru iemācīties nevienu schēmu. Lai gan ģeometrija man ļoti kādreiz patika, bet es nevaru iemācīties schēmas. Urā, man sanācis ir, lūk. Tādā gadījumā man piemēram, personīgi patīk, kad es redzu, un kad es redzu, ko cilvēki dara. Tā, es tagad sākšu to jauno rindu, kas būs 7 rindu garumā, lai uzveidot to pīnu, ko es jums rādīju. Ja? Nu, lūk, es iemācījos, labi, es nelielīšu sevi, taču man pēc redzētā man ir vieglāk, ja? Un ātrāk arī iemācos. Tātad es iemācījos, nepilnās 20 minūtēs. Protams, kamēr nodu šo te, tas ir atkarībā arī, cik mēs aši adam vai neadam, ja? Tātad šajā brīdī es sāku adīt tās 7. Nu, ko? Tā, 3. Ir jāskaita līdz, diemžēl, jo savādāk raksts sajuks vienkārši. Var jābūt, ka ir smuki, bet, es šajā brīdī es gribu iemācīties un kaut kādu gabalu riktīgi uzadīt, vai šāli tā man būs, vai jā. Es domāju, varbūt arī džemperim, piemēram, piedurkni. Tagad jau ir visādi tādi modītē. Nekad jau neiziet īstenībā no modas vai neādījumu un visādi skaistumiņu un visādi krikumiņu. Un nezinu, kāpēc ir balts, ir balts sniegs, tātad ziema, un man sagribējās baltu. Es tiešām gribu baltu, man gribas visu gaišu, un, lai gan es cepuru vakar nodīju melnā krāsā, bet tā man atkal savukārt piestāv pie dažādiem apģērbiem. Es tādu sev par prieku, un tāpēc, lai relaksētos. Jā, ko es vēl gribēju teikt? Labi, laikam jau, varbūt, es pat īsti nezinu, varbūt vajag uz otru pusi kaut kā, ja to video, tad nākamā reizītē. Galvenais ir skaitīt līdzi, jo savādāk tiešām sajuks piedošana rakstīņš. Tā, šits atkal mums ir krēliskais, kur mums sākās tas pīņu veidojums, bet mums viņš ir jādabū līdz tai pīņu veidošanai, vai ne? Šādi te turpinām. Es saku, ja vajadzīgs, ja es varu ierunāt citu video ar detalizētu paskaidrojumu un pat rādīšanu. Es domāju, ka es šo te turpināšu, kamēr man tā gribas adīties. Kas uznāca? Laikam par daudz kaut kādi no lauka smaržojumi nāk iekšā. Tālūk. Vai ne? Kas tad var būt foršāks par sēdēt un rakstīt? Es gribēju redzēt, kā man sanāca. Man sanāca. Re? Man tiešām patīk. Es domāju, ka var redzēt tik labi. Interesanti. Jā. Un paldies mīļšai tantītei tiešām, kas pati senjora būdama, viņa rāda, viņai tik daudz, viņai jau gadiem ir kolosāls lietas adīt, un es domāju, ka es vēl kāds rakstīņš mācīšos no viņas. Un kāpēc es ierunāju? Es saku, nezinu, kāpēc tā sanāk, man šķiet, ka latviešiem ir ļoti maz
kas dalās īstenībā, vai arī, kas, nezinu, atvērti forši liek tādus, arī šādus te rokdarba veidīgos, kā to dara soli pa solim, jo ir taču ļoti daudz personas patiešām, kas sēž mājās, un šajā grūtajā laikā, šajā trūmajā it kā laikā, nav ko darīt vairāk, kā skatīties kaut kādas, nezinu, panorāmas. Sveiciens manai mammai, jā. Tā viņš ir, bet viņai ir prieks, kad es viņai pazvanu, parādu, ko es esmu uzadījusi un tā tālāk. Es domāju, jebkuram ir iespējas nopirkt pāris adatas un diegu kādu, sirds vēlās, un tad jau tas rodas tā kā tāds hobiņš. Rekā ir, jā, es biju uzmetusi 54 no sākuma, jā, tās atstiņas saucamās, jā, 54. Tātad es uzmetu 54, bet īstenībā ir vajadzīgs tik daudz skaits, kā dalīt ar 4. Jo rekā ir, mums tas raksts sanāk, vai ne? Un izrāda arī ar to pašu pirmo. Ne tā kā vienmēr, tad, teiksim, ņem nost to pirmo vai ne, citos kaut kādos, jā, bet šobrīd šim konkrētajam rakstam izrāda arī pirmo. Tā, es paķēru diegu, kurš man nedara. Jauksties ārā, vai ne, tā ir, ka gribas paplātīties internetā. Netek, Mēs esam cilvēki, mēs katrs mākam to, ko mākam, daram to, ko daram, un skaust, nevajadzētu, tāpēc, ka mums katram ir savas darbības un sava gribēšana darīt kaut ko, vai ne? Es domāju, ka jums ir arī tas, ko jūs gribat darīt, mīļš, tuvs, un varbūt pat ir prieks, ja kādam citam vēl var iemācīt, šito te, lūk, šo vajadzētu iemācīties, ka ir jādalās no A līdz Z, kā mēs tiekam līdz kādam projektam. Tā kā es agrāk ierunāju visādus video par arī dzēju lasīt, tātad, jo es esmu rakstošā, un kaut kādu laiku atpakaļ es arī gleznoju. Tur gan nav daudz tie video, jo es toreiz kaut kā neiedomājos īstenībā video uztaisīt. Kā tieši notiek process gleznošanā, jo tas iedvesmo citus, tas viennozīmīgi iedvesmo. Un, jā, es jau teicu, lai mazāk redzētu tur tos, kas tur ņemās. Tai internetos ar visiem uzlabojumiem man tiešām labāk ir sēdēt un adīt un pierreiz skatīties arī filmu, kas tomēr mazliet vairāk bagātina nekā tas intelekts mākslīgais, kurš tur mums putrojās pa vidam šobrīd. Cerība ir, ka no viņa varēs atteikties, taču tomēr izdomās šo te opciju atteikties, vai ne? Es labprāt atteiktos, man goņvārds viņš ir vienkārši nevajadzīga lieta. Es jau teicu, bērni izskolosies, es noteikti maz sēdēšu internetā, jo man ir šausmīgi ļoti daudz citas intereses, kuras. Jā, šad tad es parādu internetā, bet ne jau visu mēs rādām, vai ne? Jā, labi. Jauku vakaru. Es pilnīgi ticu, ka katram mums ir gribēšana kaut ko darīt, skatoties, un tā man vēlme ir adīt un paskatīties filmu. Viennozīmīgi man sanāk sekot līdzi arī adījumam, jā, un pierreiz arī dzirdēt filmu, bet tā viņš ir, kā savādāk, vai ne? Savādāk jau darbus priekš neies, ja tikai kaut ko vienu darīs, vai ne? Labāk kaut ko vairāk un labāk. Šobrīd ir atlikts nost arī viss cits, nezinu, es teicu, man uznāca vienkārši vēlme, kad es vēlos pierreiz arī parunāties, pierreiz adīt kaut ko jaunu iemācīties, vai ne? Un galā patiešām ir ziema un ir superīgi īstais laiks adīt, radīt, vai ne? Paldies tiem, kas iekomentēs, kas tieši nepatika, patika, bet es ceru, ka uzsvars būs uz to patika, jo es tomēr cenšos. Es arī cenšos to labo vairot, un tas nesaka, ka jāglauda pa spalvai, un nezinu, ko tur jāsaka baigi labi. Tādu es cenšos labu
labu citiem vēlēt, lai man labais vairojas. Es dzīvoju pēc tāda principa, jo es vairāk pati labo vairošu, jo vairosies arī tas labais man apkārt. Ko es vēl gribēju teikt? Jā, es zinu, daudziem cilvēkiem ir artrīts. Starp citu, šī nodarbe, jūs varat darīt viņu lēni, cik tik lēni varat. Un tas palīdzēs savukārt izvairīties no artrīta progresēšanas. Es neesmu pareģis, es neesmu būtībā nekas, bet es vados pēc tā, kā man iekšējā balss saka, ja? Otram kārtam tas jaunu rakstu mācīšanas, tāpat kā jaunu valodu mācīšanas, tas arī dod treniņu kolosālu smadzenēm. Un smadzenes ir tas, kas mums ir visu mūžu vajadzīgs, lai strādātu, vai ne? Strādātu perfekti, un mēs viņus trenējam, un trenējam arī ar vingrinājumiem. Tā, ko es teiktu izdarīju. Man būs jāskaita labi, nekas, bet viņš ir jāizdara tā, kā vajag. Vienvārds sakot, jāpaldies. To, ko es gribēju teikt vēl, ja piekūst ļoti, ļoti rokas, tad vingrinājumus atceraties no mazām bērnu dienām, vingrinājumus, jā. Tas ir tas, kas pie reizes ļaus mums arī pašiem, tā kā, justies kolosāli, atslābināt pleciņus, un pleciņus var pakustināt vienu. Neko nedarīt savu spēku, bet tā, lai pašiem ir labi. Tā kā lūdzu, ņemiet galvā, ko es saku, šad tad. Lai jums visiem kolosāli ziemas vakari, un atrādam mēs arī, es labprāt gaidīšu, varbūt tās arī vienkārši var padalīties, kā atrādīt, tas skolotājs gars iekšā laikam visu laiku runājās, kā atrādīties, vienkārši parādīt citiem, ka mēs varam, es varu, jūs varat, jā, un pie reizes viens otram dot padomiņus, un tā, es nedomāju, ka es kaut kāds grupas taisīšu, nē, bet padalīties zem video jau arī varam, un atrast galā Messenger arī var ar manu vārdu, uzvārdu, un padalīties, ko es varbūt tiešām daru nepareizi vai pareizi. Es vienkārši gribu saprast, ko es šobrīd izdarīju nepareizi, bet es domāju, ka mana nepareizība ir tajā, ka es neizdalījuši 4, neizdalījuši 4 to sākumu posmu, līdz ar to man sanāk 2 tikai vienā maliņā, ka, ja man būtu tur 4, tad 56 vajadzēja uzlikt. Ja man būtu tur 4, tad viss būtu kārtībā, bet šobrīd man drusku iet rakstīņš nepareizi. Taču tas neko man netraucēs, jo šojot kopā es viņu savienošu tā, lai rakstīņi sakrīt. Es esmu ļoti priecīga, man patiešām ir sanācis kolosāli, Viņas var arī maziņākas taisīt, bet tad viņas būs bumbiņas. Es redzēju, daudz redzēju, ļoti, ļoti daudz paskatījos tur tos, kā taisa. Ir tās maziņās bumbiņas, jā, kam patīk, ir tāds, tad nozīmē, var taisīt ar 3 rindiņām, jā, ko es domāju. Man ir 7 tātad rindas, lai es varētu uztaisīt to te kruzulīti, jā. Bet var ar 3, var ar 5, katrā ziņā tā. Tā tas